Piedāvāja apskatīt Route 66 GPS navigācijas ierīci. Navigācijas eksperts. Plus nekādu lieku taustiņu un papildus funkciju. Satelīta signāli tiek uztvērti un aprēķināti ātri. Mīnus. Jūs varat to lietot tikai automobīlī, jo mitrums te ir nāvējošs. Tāpat nemēģiniet ar to iet sēņot, jo meža takas Latvijas kartē nav atzīmēts. Bet tagad neliels ieskats. Atcerieties, kā laikos, kad zāle bija zaļāka. Mēs skatījāmies filmas par nākotni, kur mašīnās bija dažādas ierīces, kuras rādīja mums karti un pat runāja ar mums, sakot priekšā ceļu. Tā nu lūk, tagad tiešām ir ikdiena. Un neviens vairs par to nebrīnās. Atmiņas kartē var tikt ierakstīt jebkuru karti. Pašlaik šeit ir Latvijas karte. Visdetalizētākā, protams, ir Rīga, kur strādās arī navigācija. Patīkamā sievietes balsī jums stāstīs, cik tālu ir krustojums, uz kuru pusi jāgriežās un tā tālāk. Ja braucot maršrutu no punkta A līdz punktam B, jūs tomēr kaut kādā brīdī izdomājat ierīcei neklausīt. Tā momentāli pārreikinās šo maršrutu. Tā kā atrodoties svešā pilsētā, GPS ierīci jūs tomēr aizvedīs līdz izvēlētajam galapunktam.